godātie kolēģi, ieroču speciālo līdzekļu aprits likums izstrādāt sakarā ar 2 Eiropas parlamentu un padomes direktīvas pārņemšanu. Direktīva 2008/51/EK, par ko groza padomes direktīvu 91/477/EK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli. Un otra 2007. gada 23. maija direktīva 2007/23/EK par pirotehnisko izstrādājumu laišanu tirgū. Lai izstrādātu 2 augstāk minēto tiesību aktu prasības spēkā esošajā aprits likumā, kopējais grozījums skaits sasniedz tādu daudzumu, pie kura atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām normatīvais akts jāizdod no jauna. Līdz ar to esošā ieroču aprits likuma vietā ir izstrādāta atsevišķa likuma projekta. Ieroču un speciālo līdzekļu aprits likums, pirotehnisko izstrādājumu aprits likums un sprāgstvielu aprits likums. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 9. septembra sēdē apsprieda šo likuma projektu. Tātad ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumu un aicinu jūs to atbalstīt pirmajā lasījumā. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, ieroču un speciālo līdzekļu aprits likums pirmajā lasījumā. Līdz balsošanas režīmu. Un rezultāts? Pār 63, pret 5, atturas 13. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajā lasījumā. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. septembris. 20. septembris. Deputāts neiebilst. Tā godātie kolēģi visus šo darbu kārtību izskatīt, es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu Pukvālovu, Sokolovskas, Līneru, Buzāju un Mitrofānovu jautājumu iekšlietu ministrei Lindai Kunētei par dārgu motociklu iegādes pamatotību valsts policijas vajadzībām. Šis jautājums tiks nodots iekšlietu ministrei Lindai Kunētei. Un tagad vārds paziņojumam deputātam Ventam Armantam Krauklim. Deputāts Vents Armants Krauklis ir kaut kur laimīgi izgājis. Vārds paziņojumam deputātai Ingrīdai Circenei. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēd pēc 5 minūtēm komisijas telpā. Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam. Cienītie kolēģi no budžeta un finanšu komisijas sēd 10:30. Budžeta komisijas telpā. Vārds paziņojumam deputātei Erikai Zomerei. 2 paziņojumiem vārds par viņiem. Paldies. Cienījamie pieprasījumu komisijas kolēģi tūlīt tiekamies blakus zālē. Cienījamie Baltijas lietu apakškomisijas kolēģi 10:40 tiekamies ārlietu komisijas sēžu zālē uz sēdi. Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Sportiņam. Cienījamie kolēģi no valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, tiekamies 12:00 komisijas telpās. Sakarā to, ka esam uzaicinājuši ekspertus, tas ir vienīgais laiks, kad viņi varēja ierasties. Vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam. Cienījamie mandātu ētikas iesnieguma komisijas. Komisija notiks 11:00 komisijas telpā. Vārds paziņojumam deputātei Silvai Pendrātei. Sociālā un darbietu komisijas sēd 10:20 komisijas telpā. Vārds paziņojumam deputātam Zintaram Ābiķim. Cienījamie kolēģi no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, aicinu jūs uz komisijas sēdi komisijas telpās pēc 10 minūtēm 10:20. Paldies! Vārds paziņojumam deputātam Ventam Armantam Krauklim. Cienījamie kolēģi, Tautssaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēde tūlīt komisijas telpās. Paldies! Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultāts. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrijam Klimeņķievam.
deputāts. Nav reģistrējušies. Andris Beržins, DZS. Boris Tilievičs. Māris Kučīnskis. Neredzu. Neredzēju. Leopolds Ozuliņš. Sandrīca Skaidrīte Pilāts. Neredzu. Igoris Pimenovs. Paldies, redzu. Dagnijas Taķis. Vītors Čirbatek. Paldies par darbu.